Kaut kāds tāds, nezinu, ne mūsu basīts kaut kāds šodien bija, bet arī tādas spēles gadās un ir jāmāk izcīnīt, atrast veidu, kā komandai izcīnīt uzvaru. Un šodien mēs to ļoti labi pierādījām un no šī ir jābūvē kaut kas īpašs tālāk. Aizsardzībā tādas spēles pat neatceros. Tik maz ielaist punkti, tik agresīva spēle. Izpildījāt to plānu, ko treneri piedāvāja? Noteikti, jā, protams, bija kaut kādas kļūdas, bet tas ir normāli. Vienmēr būs kaut kādas kļūdas, bet tādos lielos vilcienos, jā, bija agresivitāte un tā kā cepura no Igauniem arī. Kā man jāuzņemās atbildība arī, tā kā es nevaru tik ļoti daudz mest garām, bet kā mēģināju visu darīt, tā kā iet cauri un mest, kā man metiem brīvu, bet tādas spēles gadās un ir jāatrod kaut kāds savādāk veids, kā uzlauzt to aizsardzību. Kaut kā beigās mēs atradām, un beigās arī Kristaps. Kā nesadegāt, kā saglabājāt to pacietību, jo pirmo reizi vadībā bijāt tikai 3. ceturtdaļas beigās. Jā, kaut kā tā lēnā garā arī spēlējam, tā, ka kaut arī viņiem tur +6, +7 tādā lēnā garā spēlējam, nezaudējot galvu, tā kā neko baigi lieku, neizdomājot, spēlējot mierīgi un pacietīgi un beigās tā kā samazinot to pārsvaru un izvaroties vadībā beigās. Tas, ka nākamā spēle ir pēc tik neilga laika, kas tagad ir jāizdara tajās brīvajās stundās? Neko, noteikti ir kaut kādas procedūras, masāžas, vakariņas un jāmēģina aizmigt. Mums jau nekas nav savādāks kā serbiem tagad. Kā tev personīgi ir ar aizmigšanu? Pēc šādām spēlēm viss kārtībā, var ātri aiziet gulēt? Ja, labi, ka tā spēle ir 6, tad salīdzinot ātrāk var aizmigt. Ja būtu tā kā serbiem vēlāk, tad ir grūtāk. Tas adrenalīns vēl iekšā pēc spēles, bet jāmēģina. Atminies iepriekšējo spēli vispār savā karjerā, kad gandrīz 8 minūtes bumba nav izkritusi caur tīkliņam, jo pirmā reize, kad bumba izkrita caur tīkliņam, ceturdaļā bija tie KP sodmetieni. Nē, es godīgi par to nepiefiksēju, ja tā godīgi. Bet, tā kā es vēlreiz saku, tā bija tāda rakstura cīņa, rakstura uzvara un neglīts basīts. Bet faniem vismaz patīk tāds, ne mums basīts vai kā, bet vismaz līdzīgs mačs bija un varēja fanot. Pieminēja fanus skaļākā spēle arēnā, kāda bijusi? Grūti tā pateikt. Tādā ziņā, ka vismaz kaut kā tā viena pret otriem bija tādā ziņā, tad tā ir noteikti, jā. Kopumā abas komandas ļoti daudz svičoja aizsardzībā. Redzējām arī, ka to apakšā samainoties pret garajiem ļoti daudz spēkus patērēja cīnoties. Jau no spēles sākuma zinājāt, ka principā visus svičosiet šodien, ņemot vērā vispār tās viņu personālijas, kāds viņiem ir sastāvs? Bija vairāk tāds uzstādījums mainīties, tā kā šodien izteiktāk, tā kā par cik viņiem nav tādas aizolēšanas spēlētāji un arī baigie postapu spēlētāji. Bet tāpat mums tur garie sagādāja kaut kādas problēmas sākumā, bet jā, tāds bija plāns. Un kas tur bija šķiet pēc pirmās ceturdaļas ar Kulamē, tur igauņi baigi prasīja atkārtojumu, gribēja, lai iet skatās. Man liekas, tas bija starp pirmo un otro ceturdaļu. Es nezinu, tad vēl jāprasa viņiem. Cik reizes tiesnešiem mīlestību atzinās šodien? Laikam vienu, tad viņi novērtēja to. Vairāk nevarēja.